Re! Viss ēters ir te! Šis rīts daudz viet Latvijā ir ar pamatīgu miglu, un dažviet pat redzamība ir sarukusi līdz 400–900 metriem, un sevišķi bieza migla šorīt ir Kurzemē, un, kā redzam, arī Rīgā, Vanšu tilta, Smailes, slejas iekšā miglā, un īsti neko daudz redzēt šorīt nevar tālumā. Bet dienā gan debesis skaidrosies, un daudz viet Latvijā uzspīdēs saule, un arī Eiropas lielākajā daļā laikapstākļus nosaka anticiklona ietekme. Tas nozīmē, ka laiks daudz viet gan Eiropas dienvidu, gan arī centrālajā daļā ir sauss, silts un arī saulains. Viena ciklona ietekmē no Atlantijas okeāna, vietām lietus ir gaidāms Britu salās, un tur arī brāzmains vējš. Gaisa temperatūra daudz vietā Eiropā ir ap +30 grādiem, sevišķi Eiropas dienvidos, un šodien arī Grieķijas galvaspilsētā Atēnās gaisa temperatūra sasniegs +28 grādus, un laiks būs pārsvarā saulains. Līdzīgi arī Budapeštā un Romā, Itālijā gan vietām var pavisam nedaudz uzlīt. Madridē šodien viskarstāk, gaisa sakarsīs līdz +33 grādiem, bet Lisabonā nedaudz vēsāk, +25 grādi. Parīzē, Briselē, Dublinā un Londonā no +20 līdz 24 grādiem, Parīzē līdz pat +31, Berlīnē, Varšavā arī +27–30 grādus silta diena, Viļņā, Kijevā +24–27 grādi, Maskavā +20, bet Tallinā, Helsinkos un Oslo +17–19 grādu. Pie mums Latvijā šodien, kā jau teicu, spīdēs saule un nekur nokrišņi nav gaidāmi. Sākot no ziemeļrietumiem Latviju šķērsos augstā atmosfēras fronte, līdz ar to ieplūdīs nedaudz vēsāks gaiss, un šodien būs par dažiem grādiem vēsāks nekā vakar. Tomēr šī diena būs vissiltākā šajā nedēļā un visticamāk arī siltākā līdz pat pavasarim. Gaisa temperatūra šodien pie jūras būs līdz 19–20 grādiem, bet visā pārējā Latvijas teritorijā no +21 līdz 23 grādiem, vien Latgales dienvidos 25 grādus silts un pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš. Arī Rīgā šī diena būs saulaina, pat laban gaisa temperatūra galvaspilsētā ir +15 grādu, bet dienas laikā saule gaisu sasildīs līdz +20–22 grādiem un būs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš. Un arī turpmākajās dienās Latvijā lietus nekur nav gaidāms, dienas būs pārsvarā saulainas, bet naktis kļūs arvien vēsākas.